Šoruden teju vai visu profesionālo izglītības iestāžu vadītāji ar lepnumu saka, audzēkņu skaits ir palielinājies. Paši jaunieši bilst, ka mācības turpināt profesionālajās skolās izvēlējušies, lai ātrāk iegūtu stabilu pamatu zem kājām. Lai tā tiešām notiktu, svarīgi, lai mācību iestādes un darba devēji lūkotos vienā virzienā. Pagājušajā gadā sadarbību ar Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžu aizsāka farmācijas uzņēmumi. Darba devēji kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju izveidoja pilnīgi jaunas mācību programmas. Vispirms tās tika izmantotas bezdarbnieku pārkvalificēšanai. Jo mēs kā darba devēji vēlamies cilvēkus nevis ar vidusskolu vispārējo izglītību, bet ar šo profesionālo izglītību. Un tā kā jau es teicu, ka mēs radījām šīs programmas, viņas ir domāts ne tikai bezdarbniekiem, bet viņas ir domāts arī tiem, kas var mācīties, teiksim, šo te pilno laiku, kas mācās parastajā kārtībā pēc 9. klases vai arī, teiksim, pēc 12. klases, tad, kad viņi ir beiguši vidusskolu. Iesāktais tikšot turpināts. Mūsdienīgs speciālistu un mācību programmas nepieciešams arī biotehnoloģijas un vides nozarē. Laba sadarbība ar darba devējiem izveidojusies arī Rīgas būvniecības vidusskolai. Sadarbība mums ir labā līmenī ar būvniecības firmām, un viņi labprāt mūsu jaunieši pieņem arī, jo ir laba apmācība, ļoti labas darbnīcas, ļoti labi profesionāli skolotāji. Šķiet, ka ledus ir sakustējies, un par sev vajadzīgu speciālistu sagatavošanu sākuši domāt arī citas nozares. Pozitīvais virziens ir tas, ka tieši paši šie darba devēji nozara speciālisti ieliek savu iniciatīvu un pasaka, ko mums vajag. Un ne tikai saturā, bet arī veidojot šo materiālu tehnisko bāzi, īstenojot optimizāciju, kādas iekārtas, kas jāiegādājas, kā būtu labāk, to mēs darām kopsadarbībā. Tas vieš cerību, ka nākotnē profesionālo skolu beidzējiem iekļauties darba tirgu būs vienkāršāk.